Grozījuma ministra kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos numur 330 vakcinācijas noteikumi. Grozījumi paredz kriminālu atbildību vecākiem par iespējamām sekām, ja tie atteikušies no bērnu vakcinācijas. Atteikums no vakcinācijas tiek papildināts ar iespējamām sekām, kas var iestāties, ja bērns paliek nevakcinēts. Uzskaitītas vakcīnu regulējamo slimību komplikācijas un sekas, kas var iestāties nevakcinētam bērnam. Un norādīts, ka vecākiem pie noteiktiem apstākļiem var iestāties krimināla atbildība. Vecākam parakstot atteikumu ir jāpiekrīt viedoklim, ka bērna nevakcinēšana ir pielīdzināma bērna aprūpes pienākumu neveikšanai. Noraidīts bez akcepta. Jūs iedomājaties, šitie te slimie, zilie, kuri ir praktiski impotenti un nespējīgi, viņi nolems vecāku mūsu vietā, ko darīt ar mūsu bērniem, vai viņus potēt, vai viņus nepotēt. Šitie zilie, lesbietes, pornozvaigznes. Moškad arī šitie visi kaut kādi zoofīli tur sēž tajā saimā. Viņu pakasa. Nu, jūs tur sēdējāt un pakasījāt ar savu ragu, savu impotento slimo zemjostas vietu un izdomājāt kaut ko tādu? Nu, jums neies cauri šitā štēla. Es saprotu, ka jums vienalga, jums bērnu nav. Es domāju, ka pārsvarā tikai tādi izlēma šo te lietu. Nu, neies cauri, jums iestāsies dabiskais likums. Jebkurš dakterīts, kurš bez manas piekrišanas sapotēs manu bērnu, tiks pakļauts dabiskajam likumam.